Intas Dinsbergas klīnikā pieejams plašs speciālistu, diagnostikas un arī procedūru spektrs. Katrs pacients šeit ir mīļots un lolots. Klīnikai pievienojies jauns speciālists, proktologs, vēnu ārsts Ints Bruņinieks. Ints Bruņinieks – ķirurgs, proktologs, flebologs, ārsts, kurš jau 15 gadus ārstē pacientus ar dažādas sarežģītības vēnu un proktoloģiskām saslimšanām. Ārsts Ints Bruņinieks nav tikai savā jomā plaši atzīts speciālists. Viņš aktīvi piedalās rogaininga sacensībās un savas plašās zināšanas pierāda dažādos erudīcijas pasākumos. Ir jaudīgs un zināšanām bagāts ārsts, par kuru pacienti atstāja tikai tās pozitīvākās atsauksmes. Ja meklē proktologu un vēnu ārstu, kam vari uzticēties, tad Ints Bruņinieks būs īstais. Tagad pēdējos gadus vakarā sāk piekust kājas, agrāk nepiekust. Un tagad man nepatīk šī te vēna, kas nāk tur uz vizuāli kaut kas piekust uz jā, ādu, un uz vakar arī šeit man kaut kas tāds paceļās, bet vairāk nekas man netraucē. Tūska kājās? Nav. Labi, skatīsimies, kas ir ar vēnām. Te es skatos, kāda ir plūsma vēnās, vai plūsma ir pareizā virzienā uz augšu, pretī smaguma spēkam, un vai vārstuļi nav bojāti, kā rezultātā asinis plūst atpakaļ uz leju. To es šeit ar krāsu kodētu ultrasonoskopiju varu redzēt. Konkrēti šajā gadījumā pirmkārt teikšu, ka operācija nav nepieciešama. Šo visu var sakārtot ar nelielas procedūras ar skleroterapijas palīdzību. Var gan nelielas, gan arī lielākas vēnas izdarīt ar vienas procedūras palīdzību. Pie ārsta proktologa jāvēršās, ja ir kaut kādas sūdzības par anālo afidu, par taisno zarnu. Parasti tās ir sūdzības par asiņošanu, par niezi, diskomfortu var būt. Īsi sakot, pie proktologa jānāk vienmēr, kad uztrauc taisnās zarnas vai anāla afidus veselība. Arī tādos gadījumos, ja sūdzību nav, arī tad, protams, var nākt, tikties ar speciālistu, un speciālists izvērtēs jūsu veselības stāvokli, apskatīsies, izmeklēs un nomierinās, ka viss ir kārtībā. Man ir patiesas prieks uzsākt darbu ginekoloģijas klīnikā, jo pirms 3 gadiem, aizstāvot savu doktora disertāciju, man bija darbs par taisnās zarnas un iegurņu muskulatūras funkcionālām izmaiņām, kur ir tieša saistība ar ginekoloģiju, kur patiesībā problēma var būt gan ginekoloģiska, gan proktoloģiska rakstura, un patiesībā šis problēmas risinājums ir sadarbībā vienotā komandā ar ginekologiem.